Labvakar, darbie kolēģi. Šodien runāsim par troubleshooting un mazliet par corruptions. Jo, tas dažreiz gadās, jo mēs jau sen nav redzējuši, varbūt bieži cilvēki neredz tas problēmas, kas notiek no corruptions, bet tas tomēr notiek arī mūsu vidē, kur ir viss virtuāls, it kā viss rezervēts, 2 vai 3 reizes, bet tomēr tas notiek. Un, kas interesanti, tas notiek gan dēļ dzelžiem un dēļ cilvēkiem. Tā. Mazliet par sevi. Es strādāju IT jomā, ar Oracle tehnoloģijām no 2001. gadā. Bija viena privāta kompānija, ja kāds atcerās IT Alise, pēc tam tad bija Cieta Nater Alise, un pēc tam es aizgāju, dibināju savu kompāniju un apkalpoju klientus, datubāzes, Linux serveri un viss, kas griežas apkārt. Ja? Jo ir gan certificēts datubāzes administratori, Oracle Application Server WebLogic, biju uz kursos DB2 un ir arī Zabbix. Vecī versija, bet arī certificēts. Tad faktiski man var uzdot jautājumus, ja būs vajadzība par kādiem citiem produktiem, ja? Bet šodien mums topika ir corruptions. Mazliet par kampaņu, ja kāds kam interesanti var aiziet uz weblapu un pēc tam pajautāt mani, ja? Tad ir vakars. Tā, iesim tālāk. Tas bija, kas uzrakstīts šodien pasākumā. Un kas šodien būs? Sākumā mazliet īsumā, bet galvenais pastāstīšu, kā es skatu uz problēmas risināšanu uz troubleshooting. Ja, bija uzrakstīts, ka tas ir iesacējumi, bet arī pieredzējuši cilvēkiem dažreiz ir vērts atgriezties pie pamatiem un kaut kādas nianses, galvenās lietas varbūt atcerēties un atcerēties kaut ko no savas pieredzes, kad viņam arī kaut kas veicies, neveicies un tā tālāk. Un, protams, uz konkrētiem keisiem. Pirmais, tā kā mums bija jautāts par MySQL, es pārsvarā nodarbojos ar Oracle datubāzēm, lieliem visiem. Bet MySQL arī izmantojam un dažiem klientiem, visvairāk, viņi izmanto MySQL priekš Zabbix, tāpēc konkrēti keisi būs arī no Zabbix dzīvības. Un beigumā varbūt uzjautāsiet, kas ir skaidrs, nav skaidrs, varbūt jums arī savu pieredzi, kas tas ir. Vienmēr ir kaut pieredzi. Par ko mēs nerunās, par konkrētiem komandām, sintaksis vai kaut kādām opcijām, konkrētas versijas, strādā, nestrādā uz kādas platformas, tas ir viss aprakstīts dokumentācijā, var sameklēt interneta. Šodien tikai par galvenām tēmām, kam nebija pieredzes ar corruptions, būs tāds ievads, kādas vispār ir iespējas MySQL datubāzēm. Man bija liela pieredze savu laiku ar Oracle datubāzēm, tur bija visādi keisi, ja? Bet bija arī ar MySQL ļoti interesanta pieredze un gribu ar jums padalīties. Šeit, ko es pastāstīšu, bija konkrēti keisi, konkrētai sistēmai, noteiktam versijām, tas var strādāt vai nestrādāt arī jūsu vidē. Ja? Jūs varbūt zināt, kā to labāk izmantot. Varbūt zināt kaut kādas ad hoc specifiskas opcijas, metodes, ja, varat pievienot, bet šeit ir vispār, lai padomāt. Jo, kas ir troubleshooting, var skatīties uz to savādāk. Ja, kādam traucē, nevar iziet no spēlēm, kas nevar tam atbrīvoties no visādiem apkārtējiem, nezinu. Kas zvana jums uz telefonu, jūs gribat tikai pastrādāt, ja jums kāds zvana, atkal vispār. Pēc tam kāds atnesē kaut kādu, kuku, labi, gribu paēst šokolādi un tur, filmu, nevar pastrādāt, un tas arī trouble. Tāpēc, kāpēc es gribu no šīs skata, jo galvenā problēma, kas man bija arī risinotas corruption case, kur bija cilvēkiem ļoti svarīgi, nebija pati tehniska problēma. Ja, to var risināt mierīgi, bet galvenais, ka cilvēki arī tur liela priekšnieki, ka viņam tur aizgāja bojā
grāmatveidības datubāze, viņiem tur, nezinu, reizi 2 stundas zvan, kas notika, būs, nebūs, ja? Ko mums darīt, ja? Un tas visu laiku, tas klienta priekšnieks tur zvana manam priekšnikam, ja, kad es biju tur vēl, nebiju pats sevi priekšnieks, un zvana, būs, nebūs, kādi, opcijas, ko gaidīt, ja? Cilvēkiem mēs izmaksāsim algu vai neizmaksāsim laikā, ja? Un tā tālāk. Ja, tāpēc viss tas traucē un nedod cilvēkiem koncentrēties. Un galvenais, ar ko sakt, risinot tehnisku problēmu vai netehnisku problēmu, saprast, ko mēs gaidām, kā tur jābūt, kur mēs esam tagad, ja, un kur ir starpība. Ja, un vai tas ir patiešām problēma, un kāpēc mēs to skaitām par problēmu. Tur tālāk būs otra keisa. Viens interesants atklājums, ka sākumā problēmu un kritiskas lietas skaitās pavisam citas nekā patiešām svarīgs klientam. Un vai tas mums traucē? Ja? Uz ko tas ietekmē? Faktiski tas ir galvenais. Vai tas mēs zaudēsim peļņu, vai mēs dabūsim no priekšnika, vai mums krīt reputācija un tā tālāk. To visu jāsaprot, lai jums bija tēma execution plan, ja? Lai pareizi sevi optimizēt, caur kādu ceļu iet un risināt. Tas var būt kāds pakalpojums, mūsu weblapa strādā, nestrādā, tas nodrošina mūsu biznesu. Mums kritiski pazaudēt datus, nepazaudēt, ja tas notiks, ja tas mums būs saprast. Mums nav laika, vai priekšnikam, vai īpašnikam, ja situācija cilvēks aizgāja, plāno iet uz atvaļinājumu, viņam tur zvana pēdējā stunda, mums nokrita datubāze, ko darīt. Ja? Nav cita, nav kam aizvietot un tā. Tas arī var būt šaura vieta un tas visvairāk traucē, ka cilvēks nevar iepakot savus čemodānus un braukt atpusties. Varbūt nav resursu, disku, nav kur griezt virtuālas mašīnas, vēl kaut kas. Drošības prasības un faktiski ar kādu valūtu tas var būt laiks, tas var būt vienkārši emocijas, tas var būt vienkārši, ja viņš neizdarīs, ja es neatbrauktu tagad, man būtu nokritis reputācija cilvēks. Apsolīja neatbraucu, kur viņu tālāk. Tāpēc katram sevi, katrā uzņēmumā, katrā situācijā jānovērtē, kas ir kritiski. Tas var būt vairākas lietas, ja, un par to jāpadomā. Varbūt var cilvēks, kas tehniskais cilvēks, un viņš dažreiz nepieņem pats lēmumus. Ja, cik viņam ir resursu, nav resursu, viņš ir tehniskais, bet sap biznesam. Un tāpēc ļoti labi, ja ir cilvēks pa vidu, kāds menedžeris, kas var ar tehnisku cilvēku normālās, mierīgi visu izrunāt, novērtēt, kāda ir reāla situācija, un pēc tam normāli runāt ar klientu vai kam sap tas no biznesa viedokļa. Jo dažreiz tehniski ar biznesa cilvēkiem nevar sarunāt, viņi izmantot citu terminoloģiju. Viņi viens otram nezin, kas katram ir kritiski. Ja, tāpēc vienkārši pēc tam skatīsiet, padomāsiet. Pēc tam visam vajag vienoties, kāds jābūt gala rezultāts. Ja mums nokrita datubāze vai tur data krāpšanas, vai tas ir viss, ideāli gadījumā mēs gribam visu atjaunot, saprast, kur ir tas celnis, kāpēc tas notiek. Ja, bet dažreiz kritiski, lai pacelt sistēmu, nav svarīgi gadi, tikai lai viņi darbojas. Ja. Citiem svarīgi ir, lai visi dati būtu atjaunoti, lai nekas nebūtu pazudus. Ja, teiksim, karšu biznesa dati, banka kartes, ja, kaut kāda transakcija pazuda, tas uzreiz problēma. Bet varbūt dotajā gadījumā monitoringa sistēma, viņš nodrošina arī daudz informācijas, bet viņam kritiskais sekot līdzi jūsu iekartām, biznesam vai kas tur noskaņots un laicīgi ziņot par problēmu. Un viņam pazaudēt kaut kādu vestoriju, kas bija tur nedēļu, mēnesi atpakaļ, tas nav kritiski. Par to vajag vienoties ar, kas jums pasūtā šo servisu, ja, kas jums pieaicināja risināt problēmas. Ko rezultāti vajag dabūt? Ja, vismaz tādā sākotnējā posmā, jo pēc tam, kad galvenā problēma atrisinā, pēc tam var domāt, kā dzīvot tālāk, ar kādiem datiem, bez kādiem datiem, ja, un tā tālāk. Un jāsaprot savus ierobežojumus. Vēlreiz laiks, resursi, servisi,
nav tas, dažreiz cilvēkam vajag kaut kur, nezinu, telpā, kur viņš viens mierīgi var atsisties, padomāt visu, ko viņš saņem kādu informāciju un pieņemt pareizos lēmumus. Ja jūs strādājat open space, tas ļoti bieži nav iespējams. Ja problēma ir patiešām kritiska, ja dati ir varbūtība, ka viņi būs pazaudēti, ka case nav tipiskais, ja, tāpēc tas arī var būt ierobežojums, ko mums vajag ievērot, lai pieņemtu pareizo risinājumu. Un pēdējais eksperta advice, tas ir zvans draugam. Nevis draugam, kaut kādam pieprasīt, kuram ir pieredze, varbūt līdzīga pieredze, ja, kam var visu izstāstīt, un viņš tev dod atpakaļ. Ja, tur arī varbūt, cik katri to vajag. Jo, kad es strādāju liela kolektīva, kur bija daudz DBA, ja, es tagad strādāju, kur es un tur, nezinu, partneri, kolēģi, mums ļoti maz šaura tā ģimene, ja, bet bija liela, kur es braucu pie klienta, tajos laikos nebija vispār interneta, instalēju kādu produktu pirmo reizi, es zinu, ka es varu droši piezvanīt kolēģim pajautāt, man tad bija miers, es saprotu, ka es nebūšu tā pēdējais, kuru visi sits. Labi, tā, un pareizi izvēlēt, jā. Tālāk, kad visi ir skaidrs, mēs rūpīgi taisam izmeklējumu, kļūdas paziņojumus, tur dažreiz ir ļoti svarīga informācija. Ja cilvēki ignorē, mums kaut kas nestrādā, kas notiek jūsu programmu, prasa kādu pārbaudu. Bet vajag saņemt arī no gala lietotājiem, vai tur administratora, klienti, kas nav tik pieredzējuši, precizu teksta paziņojumu, kas notiek, ja, ko viņi saņem, kāpēc viņi domā, ka datubāzē ir problēma, vai vēl kaut kāda problēma. Dažreiz kļūdas ir tā maldinošas, ja, kad general protection fault. Vai Windows bija tāda kļūda, if you were in the middle of something, tieši tā arī pateiks. Ja. Vai kļūda notika ģenerējot kļūdas paziņojumu. Lasām visus log failus, ja datubāzē kaut kādu pieraksti, tad arī visu informāciju salasam, secīgi ievietojam pēc laika, kas notika. Jo dažreiz, ja mums pa daudz log failu, mēs varam nesaprast, kas bija pirmais, kas bija pēc tam, kas kam izsaucam tā tālāk. Un tālāk mēģinām saprast, kas notika. Ja? Kāpēc tas notika? Ja? Un ko vajag, lai to salūk. Un, kad mums tā bilde skaidra, mēs tehnisko pusu izsekojam, mums vajag vienoties ar savu priekšnieku vai ar pasūtītāju, ko dotajā situācijā ir iespējams. Ja teiksim, man bija gadījums, kad cilvēki paņemā Ground Various datubāze, viņiem var strādājuši datubāzi, paņem partition magic un saka, tur diska partīcijas mainīt. Ja, skaidrs, ka strādājuši datubāzes dabūt atpakaļ gandrīz neko nav iespējams. Vismaz ar tādu standartu metodu. Mēs toreiz tur atbūtām lielāku daļu, bet tas bija sapīgs, ilgi un daudz izmaksā. Un tālāk, ja mēs vienojamies, ka mēs to risinām šodien vai nedēļas laikā, tad mēs attiecīgi varam mierīgi strādāt tīri tehniskā līmenī. Ja ir backups atjaunojumi, datori ir. Tā būs šo tā jau. Jā. Televizors izslēdās. Demonstrācijas. Paldies! Varbūt ar tavu. Latvijas īstīs meistars, jā. Tā arī gadās, tā nepie. Viņš tev izstāstīja, viss sāk strādāt. Nevar atkārtot problēmu. Tā, kur mēs bijām? Risinām. Tur var būt dažādi līmeņi, jo sabojāti dati, bet kāpēc viņi ir sabojāti? Ja tālāk redzēs.
uz konkrētu piemēru, kas tas var būt, kāda dzīve tas var būt. Un, ja mēs sakam, risinām un dabūjam kaut kādu rezultātu, vai strādājot redzam, ka dabūt gala rezultātu, uz ko mēs vienojamies sākumā, nav iespējams vai nav iespējams tuvākā laikā, mums nevajag nervozīt cilvēkus, ja, bet atnākt un pateikt. Uz dotu brīdī jaunie fakti pateikt. Varam darīt tā un tā, tas aizņems ilgāk, vai mēs atjaunosim nevis visu datubāzu, bet 90% vai tam tālāk, bet vajag to izrunāt ar datu īpašnieku, lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko darīt. Ja, vai nopirkt zāles, vai meklēt sev jaunu darba vietu, vai tomēr mazliet uzgaidīt, ja, bet un kas pareizi vajag, lai būtu testa vide, resursi, kur pārbaudīt risinājumu. Tas nav, nevienmēr iespējams, ja 10 vai 8 terabaiti datubāzi kopiju replikas tur blakus, ja, bet tomēr vajag mēģināt, lai visu, kas nav standarts, ko mēs nav pārliecināti, kaut kur pārbaudīt. Pirms produkcijas vide, produkcijas datubāzi sāk implementēt. Tā. Kad mēs notestējam, varam mierīgi risinājumu pielikt arī produkcijā. Šeit ir mūsu case. Tā, un fināli. Izpildījām darbības kaut ko saņemam, salīdzinām, vai mēs dabūjam īsti to rezultātu, par ko bija vienošanās. Jo, kad cilvēks atjauno vienu tabulu, vienu bloku, viņš ir laimīgs, bet viņam bija pierakstīt atjaunot visu. Ja? Un viņa laimē, tad po mazam krīt, kad viņam pateiks, un tas ir viss. Salīdzinām, ja viss ok, rakstam atskaiti. Un dabūjam nevis tikai ok, malačīts, ja? Bet lai cilvēks, priekšnieks vai kas, ja tas ir patiešām kritiska sistēma, uzrakstām. Mēs visu pārbaudījām, vairāk jautājumu nav. Jo varbūt viņi ir bieži. Tagad pārbaudīja, var pieslēgties, var atlasīt vienkārši atskaiti, bet visi iet mājās, no rīta palīdz vēl kādu procesu, avot šita mums nestrādā. Un pēc tam visu pierakstam sev nākotnē, ko mēs atklājam, kas bija, varbūt kāds pēc tam jautās, lai skatīt dziļi, kāpēc tas notiek. Ja, un varbūt kāds grib uztaisīt prezentāciju, ka es faktiski tagad taisīju no kādiem 3-4 gadiem atpakaļ. Ķēsim. Tā, tas nav tas. Un šeit par DBR atbildību. Kur tas ir mūsu topiks, par ko vairāk attiecas? Vairāk tas uz datubāzi un storage. Ja, tāpēc tas par to jādomā. Tā. Case 1. Kas bija projekts? Vajadzēja veikt Zabbix upgrade uz jaunāko versiju. Attiecīgi arī piereizes operētāju sistēmu vajadzēja pacelt. Ja? Un viss notika veiksmīgi. Bija izstrādāts upgrade plāns, tur uz vairākam versijām vajag uz vienu versiju pa starpumu, pēc tam tālāk viss nostrādāja. Upgrade procedūra nekāda problēmas nav, bet paliežot savu web interfeisu, klients redz, ka kaut kas nestrādā. Ja, daļa strādā, daļa nestrādā. Tā, tas ir tehniskas detaļas. Ja, mēs redzam, upgradeam Ubuntu, upgradeam Zabbixu, upgradeojas automātiski arī MySQL. Un redzam, ka mums ir tā versijas startība ir ļoti liela, no 5,7 uz 8. Ja. Tāpēc, vajadzēja vairāk posmi. Action plan in general bija no produkcijas vides. Taisam virtuālas mašīnas kopiju, pārbaudam visu upgrade soļos, ja viss ok, tad ejam ar produktu. Un dotajā gadījumā mums tas palīdz. Kas svarīgi, nekad nedomāt, ka mums bija pieredze 10 reizes līdzīgs process, ja Zabbix upgrade. Diezgan vienkārši. Neks, pēc dokumentācijas viss notiek. Ja? Bet vienalga taisam
vai backupu, vai testa vidi, visu pārbaudam un pēc tam. Jo, kas notika tad šī gadījumā, man nebija pieredze pirms tam nekā. Tā. Jā, nekādas karaušanas, bet parādījies invalīdu port number Zabbix interfejs. Ko tas nozīmē? Nevar saprast. Sākam skatīt log failos un mēs redzam šeit invalīdu port number. Tas ziņo Zabbix. Datubāzes log failos nekās nebija, bet daži pieprasījumi, tad es saku meklēt, mēģināt atkārtot problēmu bez Zabbix interfejsa, ja ir no komandu rindas, no MySQL, pieprasot iekšē datubāzi. Un tur uzreiz parādījies kļūdas tikai atsevišķiem pieprasījumiem. Šeit, ko var darīt? Laikam mums ir māsties, nesastīšu pavisam iespējami, ja? Galvenais var iebraukt. Mēs varam pārbaudīt tabulas metadata, ja? Vai datubāze to nolasa, pareizi atspoguļo, mēģinām explain plan, salīdzināt plānu, kā viņš atlasa vairākiem pieprasījumiem, ja, vai tas atšķiras vai ne, vai problēma, vai trūkst, vai savojāts indeks, vai vēl kaut kas, ja, tad mēs varam manuāli to visu pārbaudīt. Un pēc tam vienkārši atlasīt informāciju un paskatīt, kas notiek. Jo, konkrētu piemēru. Tabulas apraksts, nekas interesants. Šeit show create table arī nekas nav interesants. Uz pirmo skatienu viss ir normāli, salīdzināju ar sistēmu produkciju, kur vēl nebija upgrade, kur mēs to kolniem pamanīju, ka tur vēl viens lauks parādījies. Es padomāju, varbūt tas ir vainīgs, ja ne tā, lai izdesu to lauku nepalīdzēju, ja, bet šeit ir tāds vainīgs. Šeit mēs redzam tabula Zabbix skripts, vienā un tā pati tabula, dažādi pieprasījumi. Cik un kādi lauki mēs pieprasām. Viena iet caur indeks execution plānu, otrā, ja mēs visu lasam, vai vairāk lauku, kas nav indeksēti, viņš iet caur full scan. Tas mēs uzreiz pamanījām, ka ir kaut kāda atšķirība, tomēr, kur strādā, kur nestrādā, ja mēs redzam, ka problēma var būt ar struktūru. Un šeit mēs atlasam informāciju tieši no tabulām. Varbūt kāds 2 minūtes paskatīt, kurš pamanīs, ir problēma, nav problēma. Tabula viena un tā pat. Kāds ierudīja, ne? Varbūt uz šī ekrāna krūtē, skatām. Šeit lauks name, atlasam normāls nosaukums. Šeit script ID, name, it kā viss arī. Šeit cipari, šeit tie paši aprakstī. Bet ja mēs atlasam šitā, mums ir script ID ir ok, name, un mums kaut kādi 30 sekundi ieraksts, tas ir teksts. Šeit bija šitie, šeit ir tā. Tie mūsu nosaukumi nobīdījies uz komandu. Un description vispār ir tāda komanda. Ja, šeit arī. Kaut kāds brīnums notiek. Un šeit uzreiz skaidrs, ka, protams, Zabbix kaut ko nevar ieraudzīt. Ja? Jo atlasot vienā veidā visu ok, atlasot cita veidā mums pavisam cita informācija, kas vispār nesaka. Un ar Zabbix interfejs arī līdzīga situācija. Atlasam, šeit arī atšķiras execution plānu. Host ID, type ID, type, it kā viss normāli. Atlasam vairāk, mums ir host ID, šeit ir 5 cipari, šeit ir kaut kādi brīnumi. Type, šeit nav type. Ja? Pēc host ID mēs redzam, ka tur atlasot savādāk, mēs redzam pavisam citu informāciju. Redzams, ka problēma ar to, ka nevis varbūt ar datiem mēs redzam, jā, viena veida mēs dabījam normālu datu.
bet ar to, ka MySQL atlasa to informāciju. Daudz nesastīšu, bet galā sanāca, ka tas ir MySQL konkrētas versijas bug. Es pieteicu, interesanti, kas, kā es meklēju pats. Pēc tam es uzrakstīju Zabiks forumā. Viņam nav, supports varbūt kam par maksu, bet tās bezmaksas versijas var tikai rakstīt tajā forumā. Tur neviens, protams, nesteidzas. Es pamēģināju, varbūt tas ir Zabiks versijas problēma. Atgriežu atpakaļ, mēģināju veikt update Zabiksu nevis uz 6.44, bet uz 6.0.19, kas bija pirms tam, kaut kādā vēl mēnesi atpakaļ. Domāju, par mēnesi kādam vajadzētu pamainīt. Nē, tāds pats rezultāts. Detalizēt, kam interesanti var to aiziet palasīt. Jā, pārbaudot, ka ar divām dažādām Zabiks versijām, sākotnējā versija vienā, gala versija, uz kuru apgriedojumu dažādas. Bet rezultāts viens un tad pats. Jā, tas, mans secinājums bija, ka tas ir MySQL problēma. Tā, es šeit ielietoju, kur īsti bija problēma ar, ka MySQL interpretēja Unicode laukos, to definīciju un kā viņš to apstrādē. Un ko varam darīt? Mēs saprotam, ka tas visticamāk MySQL bug. Pēc tam rūpīgi meklējot dokumentāciju, es atradu, ka patiešām mums kaut kas līdzīgs, ka viņu aprakstīs, ka tas mēs upgradeojam no vecam versijām, pavisam no vecam versijām, tu kaut kā savādāk tas interpretējies, un rezultāti bija bug fixi, in place upgrade no 5,7, kas mums bija, uz 8 un tālāk, without server restart, could result in unexpected errors. Tas būtu tieši, kas mums notika. Es pēc tam arī pārbaudīju darīt, kā pateiks, kaut ko sākumu apturēt, un pēc tam tikai veikt upgrade, tas nostrādīt patiešām. Tas var reti, bet tas notika. Visu atkal atjaunojumu no backupa, tas testa rīdi, kur te viss notika. Uzinspēlēm svaigu gan MySQL versiju, un sanāca arī pēc tam Zabiks. Mazliet jaunāko versiju, viss notika bez problēmām, un pēc tam mēs gājām uz production. Skaidrs. Ja? Secinājums pirmais kļūdas pēc software bug. Notiek, tas var notikt arī ar jums, ar jebkuru. Vajag normāli gatavoties, backup, testa vidi, viss normāli. Gatavojam vidi, upgradeojam, nesanāca, meklējam, un tikai, kad mums paveicas testa vidi, taisam upgrade, migrāciju, produkciju vidi. Manuprāt, tas ir standarts. Tas ir cipari. Kas bija kritiski? Ja mums vajadzēja virtuālu mašīnu testa vidi, paveicies, tad es nebija pārāk liela, un mums bija pietiekoši daudz laika, lai veiktas visas izmeklējumus, upgradeus un tā tālāk. Ja klients nespieda, viņš strādāja ar vecu versiju, kamerā mēs risinājām šī. Tā, otrais krīzes. Šeit notika problēma ar storage. Un es tā uzreiz pateikšu arī ar cilvēku. Tā, ejam. Kas notika? Viss strādāja, un pēc tam viena brīdī Zabiks neradīja visu grafisku interesantu informāciju, kas notika, trends, kādas atskaities necēja bija kļūdas. Zabiks serveri redzējām, kā viņš klients paziņoja, ka reiz 30 minūtes Zabiks bremzē un kaut kas tur nestrādā, bet viņi tas atskaites izmanto reti, tāpēc viņi nepamanīja, ka vispār ir problēmas. Viņi skata savus hostus, kas tagad notiek, bet tas trends, ar kuram bija tā galvenā problēma, viņi neierodzīja, viņi tur varbūt reizi mēnesi taisa atskaites un varbūt tur reizi bet neredz. Bet no serveri mēs varam redzēt
ka patiešām viņš pazaudēja pieslēgumu pie datubāzē un problēma skaidrs ar datubāzi. Skatot MySQL error failu, mēs redzam, ka tur ne tikai viņš restartējas. Ja, viņš restartējas, viss normāli, crash notiek, viņš starting crash recovery finish, visi laimīgi. It kā ar datubāzi nevajadzētu būt problēmu, bet uz dažiem pieprasījumiem viņš database page corruption un disk. Ja? Problēma ar datiem. Kas debā, lūdzu tagad ieraudzīt. Strādājuša datubāze instance nenozīmē, ka arī jums ar datiem viss ir kārtībā. Pārstartēja manuāli, varbūt nezinu, ar servisu problēmu viņš kaut ko nepareizi piestartēja, nepalīdzēja. Instance recovery ok, bet ar datiem, ar konkrētiem pieprasījumiem. Un arī pie tam trends arī, es mēģināju daļu viņš atlasa, bet lasot konkrētus ierakstus, viņš krešo. Un krešo visi datubāze instances. Kas ir svarīgi? Tehniska arhitektūra. Zabbix un MySQL uz vienā virtuāla mašīna, viņi nav sadalīti. Tas griežas zem Hyper-V. Hyper-V tas ir Windows, viņš saņem loģisku disku no storage, un storage ir kaut kāds raids. Šeit svarīgi, kurš par ko atbild. Es atbildu, mani pieaicināja risināt problēmu, bet sysadmini, kas pie klienta, viņi atbild par savu saimniecību, par savu zaudājumu. Tāpēc man nejausmas nebija skaidrs, kas viņam notiek. Bet tālāk, un tas ir monitoring sistēma, kas ir interesanti. Monitoring sistēma vajag, lai skatīts zem visu mūsu tiem kaķišiem, suņiešiem, kas mūsu zaudārzē ir. Un paziņot, ja ir problēma. Ja? Vajag pabarot, vajag viņam tur nomainīt tolīti, vēl kaut kāds. Ja? Bet dotajā gadam nokrita pati monitoringa sistēma un viens neko neuzzināja. Kamēr, nezinu, kā savādāk viņi ieraudzīja. Kamēr ielogojas Zabbix web interface un kaut kas nestrādā. Šeit ir svarīgi, tas bija veca par storage, kur tas tiek izmantojas, ja, par storage. Arī ļoti komplicēta struktūra, problēma var notikt jebkura šeit ar tabletēlum, ar segmentiem, ar failiem, logical managers un tā tālāk. Agrāk bija šeit vecus laikus raw devices, ja kāds atceras, kas tas ir. Linux joprojām tas atbalstā, bet neviens neizmanto. Un storage mums arī ir dažādi varianti, kas tur var būt. Bet mūsdienas viss ir virtuāli. Un mums pa vidu parādās Hyper-V. Ja, mēs šo slani varam arī neredzēt. Tāpēc tas ir varbūt problēma, kad mēs risinām performance lietas, kad mēs mēģinām saprast, kur ir problēma. Bieži DBA nav pieejas visam tiem slaņiem, tāpēc viņš redz tikai daļu no bildes, arī par kļūdām. Un, lai saprast, dēļ kā tas viss notika, viņam vajag pajautāt vēl dažiem, 2, 3 vai 4 vai vēl kaut kāds cilvēks. Labi, ka tas viņi strādā vienā organizācijā. Ka šeit jātur vēl kaut kāds outsourcer, jātur vēl grūti. Tīri no komunikācijas. Laiks. Šeit arī mums tas case it kā tehniskais, bet svarīgi, kas arī pēc tam būs, kas notika no komunikācijas cilvēku un informācijas plūsmas. Otrdien man piezvanīja admins, teica, Zabbix nestrādā. Viņš strādā, bet reiz stunda bremzē. Pēc tam atklājās, ka pirms brīvdienām viņam bija kaut kāds power off, tas dzelzis, uz kuram tas viss griezās, pazaudēja elektrību, vai nezinu, kas konkrēti bija. Ja? Apturēts un no rīta viņa piestartēja, un pēc tam sākas tas problēmas. Es mēģināju to dabūt pie dzīvības, dažas tabulas atjaunoju, pēc tam pastāstīšu, kā. Zabbix piestartējas, sāka strādāt, visi nomierinājās, bet
atkal kaut kas nestrādā. Vajadzēja skatīt tālāk. No kļūdām tur bija skaidrs, ka arī karāpšanas es pārbaudīju, un rezultātā atklājās, ka problēmas ir 11 tabulam, faktiski tas ir fails šī gadījumā, un vairāk par 50 bloku pages, kam ir karāpšanas. Vienai tabulī izmaiņas nebija, ja mēs paņemam no faila sistēmas backup, bet citas varēja nolasīt datus. Tas nozīmē, ka karāptība bloks bija kaut kur, tā faila vieta, kur netika izmantot. Kādreiz bija, varbūt vēl nebija, ja, bet paveicās. Dažas atvienā. Un pēc tam palika 3 tabulas, ar kuram vajadzēja pastrādāt smagāk. Šeit ir tehniska daļa. Kā veicam diagnostiku? Apturējam visu, kas var noslogot datubāzi vai netraucē, un viens variants laižam vienu utilitu, kas ir MySQL komplektē, noradām, ar kuru datafailu strādājam, taisam kopiju, jo, ja mēs mēģināsim pēc tam atjaunot, varbūt paveiksies, nepaveiksies, varbūt atkal elektrībā būs atliekt kas. Tāpēc taisam backupu. Tāpēc sākumā es stāstīju par resursiem. Ja, vai mums ir resursi uztaisīt backup kopiju arī taisot atjaunošanu? Vai tas disks būs pietiekoši ātrs? Vai, ko mums vajag, lai taisīt visas lietas, ja, lai atjaunot? Jo bieži nevar vienkārši cilvēks atjaunot kaut ko pātri, ja vienkārši nav vietas serveri, neviet pārnesis. Un tabulas var būt lielas. Un tur, šeit ir tāda piemērs, kā komanda izskatās. Inochecksum verbos, lai mums vairāk viņš paskaidro, ko atklāja, kāpēc, cik tur, nezinu, sabajāts, nesabajāts, jo bez šitas opties viņš vienkārši teica, ok, nav ok, vai neko nepastāstā, ja, nav skaidrs. Ja ir kļūdas skaidrs, ja nav kļūdas, viņš neko nestāstā. Page summary, viņš taisa kopsavilkumu, cik viņš pārbaudīja, cik sabajāts, cik ne. Allow mismatches, to tiek gadījumā 200. Viņam algoritms tāds, ka viņš lasa tas blokos, tiklīdz atklāja kādu būtisku problēmu, viņš uzreiz paziņoja un var labunāt. Ja? Var mēģināt vēlreiz. Bet ja mēs gribam saprast, cik mums tas sabajātas lapas ir, mums vajag pateikt. Ignorēt šo, iet līdz galam, vai cik mums tur vajag, ja? Un saprast, cik tas. Un tad viens ieraksts sabajātas vai vairāk, ja? Lai veikt pilnu diagnostiku. Bet, ja mums vajag tikai saprast, ir vai nav, šities allow mismatches nevajag. Tā. Tad piemērs. Pēc tam atklājam tabulas failus, kur ir problēmas, un mēģinām no viņiem dabūt, vai viņi ir dzīves vai ne. Ir utilita MySQL check. Viņa strādā līdzīgi kā komanda iekš MySQL klientiem. Ja mēs pieslēdzam, mēs varam izsaukt check table vai repair table. Šī utilita strādā gandrīz identiski. Tur ir dažas nianses, bet tur ir momenti, tas nav būtiski. Un pārbaudam katru failu. Man vieglāk, vairāk patīk strādāt no komandrindas, skriptu palaiž, un viņš pārbaudā ar quick opciju. Viņš kaut ko mazāk pārbauda, notiek mazliet ātrāk. Ja ar quick ir ok, tad vajag pilnu pārbaudi. Un arī pārbaudot, mēs varam dabūt to pašu kļūdu. Ja? MySQL servis, krešo un restartējas. Tas bija ļoti nepatīkami, ka nevar visu līdz galam pārbaudīt un pēc tam kaut ko risināt. Atklājot, tur kaut kāda būtiska problēma, viņš restartējas, aizņem laiku un tā tālāk. Tā, ja ir kreš, ko mēs varam darīt? Tas šeit ir svarīgi. Mēs varam pirmais ieslēgt log level palielināt, un tad log failā redzēt vairāk informācijas, lai saprastu. Varbūt celnīgi, kāpēc tā. Ir parametrs InnoDB forced recovery. Tas, ja visi, kas atceras, ja, MySQL var izmantot vairākas šitas kernel engine
kas darbina datubāzi, bija agrāk ISAM tables, InnoDB, tagad vēl citas ir, ja, bet šitas attiecas uz InnoDB variantu. Ja, citiem ir arī savas opcijas. Tā droša opcija parametrs 1, viņš tikai nelasa kaut kādu minimālas lietas, bet var normāli pacelties, un ja mēs ar šo varam izeksportēt mūsu informāciju, skaitīt, ka jums paveicies. Vērtības 2, 3 un tā tālāk, tur vajag saprast, ko mēs darām. Ja, jo, ja mēs paņemsim pārāk lielu un kaut kas aizies nepareizi, mēs varam sabojāt visu datubāzi. Tāpēc ir tur saites, kur var palasīt, ja kam būs case, tad saprast, ko darām. Tālāk, atklājam tabulas, saprotam bildiem, mums skaidrs, cik tas daudz sabojāts, un tālāk ejam runāt ar pasūtītāju, mēs varam novērtēt, ko mēs varam dabūt atpakaļ, ja, un kādas mums ir opcijas. Mums jāzina, vai mums bija backups, kāds backups, vai mums ieslēgti binary logs MySQL, vai nebija. Un atkarīgi no tā, kādi ir backupi vai kādas iespējas mums ir, mēs plānojam atjaunošanu. Šeit ir svarīgi, ka, ja mums pilnīgi offline backup, mēs atgriežamies, te visi datubāzi uz to laiku, kad bija uztaisīts backups. Ja tas ir pilnīgi offline, un mums tas izmaiņas, un nav ieslēgti binary logs, tad mums tā izmaiņas nav kur paņemt. Ja, tāpēc plānojot backup stratēģiju, backup procedūras, jāsaprot, kādas ir prasības un kā to nodrošināt. Ja mums pilna backupa nav, vai tas nav, mēs domājam, ka ir, bet tas aizņem vairāk laika, bet mums vajag steidzami pacelt sistēmu, lai izstrādā, ja varbūt mēs to neizskatām par pirmo opciju. Un ka arī bija šeit. Ja klients teica, mums vajag, lai strādā, mums vajag pēc iespējas mazāk downtime, līdz brīvdieniem vajag pacīt. Ja tas pilnīgs backups mums nedara, mēs zinām tabulus, kur ir problēma, mēģinām viņus atjaunot. Ir repair opcija, tas varbūt labi strādā ISAM variantā, bet dotajā gadījumā ar InnoDB man tas nenestrādē. Vai kaut kāds nav ieslēgts, varbūt kaut kādas maksas opcijas, vēl kaut kāds, bet dažreiz repair nestrādā, to jāsaprot. Ja ar check is ok, tas nozīmē, ka datubāze var nolasīt mūsu informāciju, mēs varam mēģināt viņu izeksportēt. Tā, izeksportēt visu informāciju, dzēšam tabulu, importējam atpakaļ. Ļoti vienkārši. Bet varbūt problēmas. Pirmais, kā mums ir ierobežojumi, ka tabula saistīta ar citiem, un mums vajag atslēgt to saiti. Ja mēs atslēdzam, kad mēs pēc tam gribam ieslēgt, mums vajag, lai ja visi dati importējas ir ok, ja nav visi, kaut kur trūks kādu ierakstu, būs vajag kaut kur manuāli darīt, lai pēc tam atpakaļ tas constraints ieslēgt. Par to jāpadomā. Un lielam tablom tas aizņem arī diska vietu un laiku vairs. Protams, kā es teicu, eksports var notikt mierīgi ar parastā variantā, bet ja vajag ieslēgt InnoDB force kaut kādu parametru, ja, dažreiz ar eksportu tas eksport notiek, ja ieslēdz, bet tas nevienmēr dažreiz, ja paveiksies ir ok, ja nepaveiksies, bet tad nav ok. Ja? Bet šeit ir opcijas, par ko padomāt un pēc tam rīkoties. Ja? Var izeksportēt ar vienkārši selektiem uz CSV, uz kādiem XML vai JSON failiem, vai MySQL dump. Var izeksportēt. Tur arī jāpadomā par opcijām, šeit izmantot single transaction. Ja. Varbūt set
Purge off, tur arī tas ir versijas, varbūt specifiskas lietas, bet pēc dažām rekomendācijām es to izmantoju un man tas palīdz. Bet atkal, taisot, notika check, it kā metadata viss ok, bet lasot konkrētus ierakstus, datubāze var atkal nokrišot. Ko darīt, ja nokrišot? Ir tāda metode saucas salvage. Mēs saglabājam visu, ko iespējams. Mums vajag kaut kā saprast, kurus ierakstus viņš nevar nolasīt, viņus kaut kā, veicot eksportu, mēs kļūdām kaut kā norādīt, ka šitu tu visu lasā, bet šitu nelasā, vai pa daļam tu var pateikt tikai šitu lasā, vai ar mēģinājumiem, bet ja informācija ir kritiska, mums jāiet šī veida, lai dabūt visu, ko iespējams. Un atkal, constraints un tā tālāk. Ja? Bet, ja nevaram visu, mēs paņemam daļu. Ielasam un pēc tam domājam, ko darīt ar trūkstošo informāciju. Bet šeit jāsaprot, ka daļa no datiem mums pazaudēta un tas ir fakts. Rezultāts. Gandrīz visu no 11 tabulām atjaunojam, paliek 3 tabulas. Vienai paveicās, izeksportējam, bet tu bija constraint un vajadzēja saskaņot lielāku downtime, lai tu visu atslēgt, saprast, kā to zavīgs datis saistīt, kuram tabulam atslēgt, paspēlēt vismaz. Un 2 tabulas, kas principā vienā ir pavisam maza, bet ar viņu arī var būt problēmas, arī mazina. Viena historija nav pārāk kritiska. Ja, mēs pazaudējam, kas bija mēnesi atpakaļ, monitoringa sistēmai, tas dotajā gadījumā nav kritiski. Ja tas būs bankas transakcijas vēsturē, tas, protams, būs kritiski. Bet spēlē jaunie spēlētāji, cilvēki. Pēc kāda laika pamanīja, ka atkal ir karākšanas fail sistēmas līmenī. Paziņot sysadmini, noskaidrojas, ka viņi ieraudzēja, ka raids nepabeidza pareizo pārbūvēšanu, kad viņi aizvietoja to harddisku. Un viņi saka, nezaudēsim laiku, pārbūvēsim pareizi. Ja? Un pēc tam viņi kad pabeidza, viņi teica, ok, mēs pabeidzam, un viņi paņēma kādu backupu 2 vai 3 nedēļas atpakaļ, atjaunoja viss sistēmas strādā. Un arī man nepaziņoja tas, kas ir pavisam neinteresanti, ka viņi kaut ko dara, es neko nezinu, redzu tikai problēmas, zvanu, rakstu, viņi, mēs to atjaunojam. Tad man bija nepatīkami, viņi samaksāja vairāk par laiku, bet 2 vai 3 nedēļas bez monitoringa vēstures. Kādi secinājumi ir? Pirmais. Jāsaprot, kas kritiski ne tikai DBA, ne tikai sistēmas īpašniekiem, bet cilvēkiem, kas tur strādā un visu griež. Kāpēc, kādam viņam motivācija? Kāpēc, varbūt es neizsastīju līdz galam, ka lūdzu nekādai gadījumā bez saskaņošanas, man neko nedarīt, es tagad taisīšu atjaunošanu. Jā, mēs atjaunojam tik daudz, mums palika pavisam maz, lūdzu neko nedarīt, mēs gandrīz uz finišu. Bet cilvēki grib, viņam problēma, nestrādā iekārtā, viņi grib visu, lai strādā. Jā, viņi savu darbu izpildīja rūpīgi, kā varēja, bet, dažreiz sanāk. Tāpēc, sākumā es pateicu, dažreiz problēma nevis ar dzelžiem, nevis ar tehnoloģijām, bet arī varbūt programmatūras bugs, bet arī ar cilvēkiem, lai visi komandā sapratu, kurš ko dara un kurš par ko atbild. Un visi viens ar otru saskaņo. Ja, kāds ir rezultāts, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams. Tā. Tas ir tā, ļoti īsi, kā kuru problēmu risinām. Sākumā
kā ugunsdzēsēji strādājam, risinām pavisam kritisku, atkošāmies, saņemam laiku, domājam, kas notiek, ko vēl vajag darīt, kā uzlabot un tā tālāk, kas strādā, nestrādā, izmaiņas plānu, saskaņojam, daram, pārbaudam rezultātu. Vai ko mēs darījām, cilvēki dažreiz teica, es taču strādāju, es taču gribu kā labāk, es tur daudz laiku, enerģijas ieguldīju, lai tas būtu, lai padarītu, nevis par rezultātu, bet galvenais, saprast, vai mēs dabējam to rezultātu vai ne. Vai mums vajag, uz nākotnē kaut kādu izstrādāt skriptu vai nezinu, kas monitoris tās hard diskus. Vai paziņo, hard diskiem ir arī driveriem var caur SNMP ieslēgt, lai monitoringa sistēma pēc iespējas ātrāk saņem to informāciju, kad diskam sākas problēmas. To vajag lasīt, saskaņot un laicīgi paziņot, lai nebūtu tas negatīvi. Bet labi. Par ko jāpadomā? DBA, sysadmin un tā tālāk. Regulāri apkalpošana. Ja, mēs redzam, ja mums ir, teiksim, backups, un mēs pārbaudījam, ka viņš ir, mēs pārliecināti, zinām, cik ātri aizņem atjaunoties, ja, mēs varam to informāciju pieņemt, risinot šādā veida problēmu. Tāpēc jāsaprot, kādiem būtišiem sastāv mūsu sistēma, kas var sabojāties, kas uz ko ietekmē, un plānot regulāru normālu apkalpošanu. Gan backupus, gan monitoringu, gan komunikāciju. Starp citu, monitoringu bieži mums ir monitorings, bet mums nav notifikācijas uz kritiskiem sistēmiem. Uz e-mailu vai izziņām vai vēl kaut kā. Ja, jums ir monitorings? Jā, ir. Jums ir backups? Jā, ir. Vai jūs pārbaudījat, kas strādā? Bija gadījums. Jā. Aizējam, paskatīsim, mums tur uz ekrāna, tur gadu viņam paziņojums, kā kļūda. Ja, tāpēc visu jāpārbauda, kas strādā un kam jābūt. Un kurš par ko ir atbildīgs. Tā, monitoringa skaidrs pateicu, monitoringa jābūt ne tikai tā plūsma ar informāciju, un mēs skatām, jābūt sadalīšanai, kas ir kritiski, kas ne, kā brīdī. Kā uz luksaforu. Var braukt viss normāli, jau vai ir kaut kāda problēma sakas, mums vajag sākt domāt, un sarkanais, protams, mums vajag steidzīgi risināt. Backupi, lai par backupu arī būtu notifikāts, ka viņš notika un notika tieši veiksmīgi, ja nenotika, lai pareizais cilvēks saņem e-mail vai vēl kaut kāds. Ja? Un, ja mums ir backups, mums vajag regulāri taisīt atjaunošanas pārbaudes. Jo sistēmā var mainīties dzelži, vai mainīties kaut kāds, konfigurācijas versijas un tā tālāk. Un var viegli neieraudzīt, ka kaut kāds nomainījies, varbūt backupu varam, bet atjaunošanai vajag vēl arī kaut kur pieskrūt. Ir standby serveris, viena serveri nomainīja konfigurāciju laimīgi, kad vajag atjaunoties, otrā serveri netika veikta konfigurācijas izmaiņas. Ja? Un tas minimālistais aizņems vēl laiku. Ja? Maksimāli mēs kaut ko nepamanījam, pietrūks diska vietas, pietrūks atmiņas, vēl kaut kā varbūt savietojumības starp versijām. Ja? Un tāpēc par to visu vajag runāt. Tā, tas viss. Mazliet no filmu. Cilvēki bieži meklē kaut kādu universālu risinājumu visam lietām. Ja? Agrāk bija tas Oracle, bija Real Application Cluster, pēc tam tur vēl kaut kādu laiku bija blockchain, visu vajadzēja risināt caur blockchain, un tagad visu ar to mākslīgo intelektu, kas faktiski es neskaitu par intelektu, bet tas ir tā cilvēciskā valoda, viņš var apkopot un pastāstīt, daudz maz cilvēciskā valoda, ko viņš atrod. Ja? Par to var stāstīt, ko viņš var vai nevar, bet bieži redzams, ka ko viņš ģenerē, vajag vēlreiz pārbaudīt. Īpaši bezmaksas versijas.
ļoti bieži bija. Ir divas pelnības skolai. Bērniem uzdots izlasīt grāmatu un pēc tam pastāstīt, kas tur bija, ja, ko viņš izlasīja. Nu, un kam nav laika to lasīt, bērni tagad negrib lasīt. Vecāki, nu ko, pajautāšu intelektam, viņš man pastāstīs. Ja, un bērns var tur, nezinu, vienu tur dažus teikumus izlasīt, iemācīties, pastāstīt un visi mierīgi. Ja. Un tālāk strādāt ar savu datoru spēli. Bet var gadīties, ka ko tas intelekts jums stāsta, tas viņš pats uzņemē. Par to atverot grāmatu var redzēt, ka tur nav ne tādu varoņu ar tiem nosaukumiem, vārdiem. Ja tur stāsts par visam citu, un ja tu teici, nu ko, tu man to izdomāji? Nu jā, atvainojos. Ja, nu, labi, tas ir mazliet off topic, bet jo vairāk jūs zināt par sistēmu, kā viņa ir uzbūvēta, kā viņa strādā, jo jums vairāk iespējas dabūt pie dzīves problemātisko sistēmu. Nu, un komunikāciju, jā. Visu it kā izrunāt, bet dažreiz tas ir just happens. Tā. Tas ir viss. Un references dokumentācija, materiāli papildus apmācībai, lasīšanai, jā, kad sevi attīstīt. Cerams, kam būs interesanti. Nu, dažas kompānijas cilvēki patiešām lasa vēl grāmatas. Labi. Tas ir par laika menedžmentu, tas no visiem laikiem un prezentācija palika. Ieteicu izlasīt, kam interesanti. Tas viss. Saites, jā. Tur bija, vairāk neko nevajag. Varbūt ir jautājumi.